Tagad šitās krāsainās mājiņas ļoti smuki var redzēt. Karuselītis, tu nopirksi man biļeti. Un tur tie nabaga poļi tur pa vidu varēja izdarīt. No katra apmeklētāja 2 eiro. Nu mājiņu uzcēluši. Šorīt lielais atļauj pagulēt mazliet ilgāk. Līdz pat pāri 8 bija. Un kur atkal saimniecītes saimnieko maizītes cepās, kafija. Jau ir... Kafija, nē, šoreiz tēja. Kā tēja? Es vispirms dzeršu kafiju. Jā, vispirms vajag kafiju uz terases. Kāpēc mums ir terasa? Ir vēsīgi bišķi. Kājas atsaldēs. Es kājas biezādi. Jā, te pilnībā varētu visus labumus izbaudīt tādā siltā vasaras rītā vai vakarā, bet, nu, ir jau maķenīt par vēsu, lai tā, nu, sēdētu. Bet, nu, tā iziet svaigā gaisiņā. Un tu pat pāri Vecpilsēta. Nu. Jā, bija lūdzu brokastīša. Teku jau smaržo. Un dzersim to tavu tēju. Jā. Tēju. Šorīt šeit ir darba diena. Beidzot viss ir tāds kluss, mierīgs. Nu, gluži tā, lai mēs varētu apskatīt pilsētu. Jā, tas vecais ceļamkrāns šobrīd remontā. Kāpēc ceļamkrāns? Tas tur. Nu? Kas tur remontējās. Tas ir kā ceļamkrāns, ar ko lādēja kuģis. Šodien mūsu saules krodziņā arī ārā notiek dzīvība. Un ja, brokastu laiks no 9 līdz 1. Šodien Vecpilsēta rādās citās krāsās, jo saulīte ir pareizā virzienā. Vakar saulīte spīdēja acīs un neko nevarēja uz to pusi redzēt. Tagad šitās krāsainās mājiņas ļoti smuki var redzēt ar visām tām augšņām. Saulīte izgaismojusi. Kā paskaties uz augšu, tā atkal ierauga kaut ko. Un smuks tas Neptūniņš. Viņam smuki no tās dakšiņas tek laukā ūdentiņš. Jā, šorīt būs maz cilvēku. Mēs varēsim pastaigāt, paskatīties, sapildīt Vecpilsētu. Nu, protams, ka nav maz cilvēku. Nu, protams, ka tik skaistā pilsētā tas ir normāli. Aldimīt, vai ejam tālāk. Es sāku iet, vai kādi smuki balodīši, un aiznesās balodīšas bildē. Nu, smuki balodīši bija. Jā, ielīdām kaut kādā smukā pagalmiņā, kur atkal ir mājiņas, kuras man neiet kadrā iekšā. Smukās krāsainās. Ļoti skaisti Vecpilsēta. Patīk šitie te puķīši, krokodilīši, ūdens spļāvēji. Principā tās ir notek caurules. Ja līt lietas, tad viss spļautu ūdeni virsū. Diez kas nebūtu. Tas ir suvenīri. Un šobrīd šeit ir suvenīri, bet principā šitā skaitās zelta ieliņa, ja? Nu tā es atceros, kaut kas tāds bija. Ka šeit visādi juvelieri, visādi. Nu, ja tu mūdi, tad mēs tagad nepareizi informāciju stāstam. Man kā pacel acis uz augšu un tās robainās, cakainās augšiņas. Citai tur vēl ērglis vai pūķis sēž. Nu, šitas krokodils vismaz ir padomājis par cilvēkiem. Tātad, ja līst lietutiņš, šitas nevis spļauj ūdeni virsū, bet šita pa cauri līdz zolīda aiziet, tā kā nākās. Nu, izskatās apmēram tā, it kā viņš būtu elpināšanas aparātu pieslēgts. Nu, bišķiņi ir sarežģījumi, ka tu dzīvo tiltiņu, kurš braukā. Dabujām gaidīt, kamēr tiltiņā tais vaļā. Un tagad tā kā pie dzelzceļa pārbrauktos palaist satiksmi. No pusēm slaipāti cilvēki. Tagad mēs iesim novilkt mētelīšus, jo paliek smuki silts. Un mēs iesim prom uz to slīpo ēku, kas ir kara
muzejs. Šitas kuģītis arī tādiem aizlūk, viņš skrēja viņu fočēt, bet viņš tur baigā ātri. Izrādās melnā pērla. Melnā pērla tā skrien ātri. Loģiski, ka viņi nevar noķert. Melnās pērlas poļu versija. Kas tik te tais poļos nebrauc? Kruti būtu redzēt, kā viņi ir grimst. Tas tak bija ļauni tik, vai ne? Jā. Viņiem visiem glābšanas vestis, viņi tik izglābtos. Karuselītis, tu nopirksi man biļeti? Es gribu ar to zirdziņu, ar to pušķīti izbraukt. Nu, ejam. Izbrauks tūlītās. Jā? Jā. Nu, tak nē. Tur nākamais paceļamais tiltiņš, šitas jau inčīgāk, šitas ceļās uz augšu. Mūsējās tikai šļūts pa kreisi. Nu, re, gandrīz jau lejā ir. Ej un priecājas par skaistiem atraitnīšu podiem. Tik skaistās krāsiņās sastādītas. Tik smuki izskatās. Tagad saulītē viņas pilnīgi tik spilgtas. Riktīgi skaisti. Klāt tūlīt būsim. Tad viņš sanāk tā kā, kara muzejs, jā? Jā. Tur iekšā būs, kas būs iekšā, to jau mēs laikam redzēsim. Man pat nav ne jausmas, bet tās bildītes, ko tu man rādīji, bija iespaidīgas. Nu tā. Klāt esam. Kāpjam lejā. Kurš visu laiku bildējot, kurš visu laiku kavējot satiksmi? Es, jā. Kurš jau ir lejā gandrīz? Ienākot iekšā milzīgi tādu lielu tāds foje. Un uzrakstīts, ka biļešu pirkšana ir -3. stāvā. Lifts ir liels un viņš tiestāk ar sienu uz leju, redzi? O! Nu, jā? Siena aizgāja uz augšu. Siena aizbrauc. Manējais no manis atdalījās, uzlika ausis. Un tagad legāli varēs staigāt ar krieviem ausīs. Jā. Nu tā gaiši, stāstīsi tu man, ko mēs redzēsim? Tu vispirms filmā īsti tiek izstāstīts, kā sākās Otrais pasaules karš. Tad vispirms noskatījāmies īstu filmu, kā sākās Otrais pasaules karš. Būtībā te viss, kāpēc sākās, jā. Un būtībā tagad būs ekspozīcija pēc ekspozīcijas. Šis laikam ir vislabākais. Laimīgie piedzimst zem padomju zvaigznes. Skaties un domā, cik pretīgi, ka piedzimst tādi cilvēki, kas izposta valstis, dzīves, nu visu ko. Kāpēc tādiem ir jārodās? Esam vecajā Polijā. Šī ir pirmskara Polija? Jā. $39. gadam ļoti strauji attīstījās rūpniecība un tirzniecība. Polija bija strauji augoša valsts. Tad nāca Hitlers, jā? Nu, protams, Hitleram tas nepatīk. Principā tur ir caurspīdīga kārta. 39. gadu šitā ir Vācija, šitā ir Prūsija, ja? Šitā ir Polija un šeit ir Danciga. Dancigas pilsētai apkārt piedarošā teritorija bijis brīvās status. Viņā dzīvoja pamatā vācieši. Polijai bija brīva pieeja pie ostas un poļu pasts darbojies tajā brīvpilsētā. Vācija pirms 39. gada pieprasīja, lai Danciga pievieno pie Vācijas. Viņa atteicās. Jā, principā tas arī kļuva par uzbrukumu iemeslu Polijai. Šīs te ir slepenā 39. gada augustā parakstītās, 23. augustā parakstītā Molotova-Ribbentropa pakta kopijas, kur sadala Vācija ar Padomju Savienību sadala Poliju un Baltijas valstis. Pat
Patiesībā diezgan baiss tas gaitenis. Vienā pusē trakais sarkanais sirpis un āmurs, kurš mums bija ilgi. Un otrā pusē kāša krusta. Tas ir skatu no Penora, kur vācieši iebrukot Polijā. Skats no Čenskahovas, kur vienkārši apšāva iedzīvotājus. Nedēļās pret ebrejiem. Tas pats, ko šobrīd Krievi Ukrainā dara. Kā iznīcināja pilsētu vienu pēc otras, jā. Šīs bildes sabildējis ar amerikāņu reportieris, kas bija palicis Varšavā. No vienas puses vācieši, no otras puses krievi, jā. Un ko tie nabaga poļi tur pa vidu varēja izdarīt? Karte, kur novilka vienkārši līniju, kā sadalīt Poliju starp Vāciju un Padomju Savienību un sānātu no zilkrāsa Staļina paraksts un sarkanu krāsa Ribbentropa paraksts. Maitis. Nu jā, tā vienkārši. Tu dzīvo savā sakārtotajā pasaulē, un kad tu redzi kaut ko tādu, tad paliek neumolīgi. Vācu kas? Piķējošais bumbvedējs. Ko tas nozīmē? Piķējošais bumbvedējs. Viņš gāja uz tritienā uz ienaidnieka pozīcijām un meta bumbas. Šis ir tas vācu automāts, ko Krievi nokopēja un uztaisīja Kalašņikovu? Jā. Jā? Ļeņingrads dienas deva? Jā. Tā maziņā vai tā lielā? Man liekas, ka tas... Tā tas viss kopā, jā? Tās ir kalendāra lapiņas, cik dienas bija Ļeņingrads blokāde. Skatoties lielos vilcienos, ar ko tas atšķirās no tā, ko šobrīd Krievija nodara Ukrainai. Un tad ir tas, kas palika pāri pēc bombardēšanām, kas palika pāri no smukām pilsētām pēc kara. Viņš nemaz neticās, ka tādas drupas var atjaunot, ka tas vispār ir atjaunojams. Jā, kara muzejs. Nu, ja godīgi, nav tā, ka es neteikšu, man nepatika, bet īstenībā, diezgan smagi to visu skatīties. Skatīties, saprotot, ka arī šobrīd mūsu tajā pasaulītē likās tajā, normālajā, kārtīgajā, mierīgajā. Principā notiek tas pats. Pilnīgi vēderi sasaupējās un galva no šitā visa. Pēc muzeja, kara muzeja, zīmīgā datumā 4. maijā, mums ir mazs relaksiņš uz terasītes, kam bīns, kam nebīns, ar skatu uz Vecpilsētu, un tālāk mēs dosimies uz Sopotu. Jā, šis ir mūsu pārkings, kur mēs braucam augšā kalnā, un es esmu durvju vērēji. Nav vēl durvis, jopčik miziņi. Mēs uzbraucām tikai šitajā te nākamajā stāvā. Mēs bijām -2 stāvā, tagad mēs esam -1 stāvā. Un uz nullīti mēs uzbrauksim pa slīpumiņu, vai ne? Jā? Un man ir pults, lai es atvērtu vārtus. Es jau gribēju atvērt vārtus, bet tā bija siena. Sākumā tas parkings man ļoti sanervozēja, jo viņš man atstāja kaut kādā vietā, kur nedrīkst apstāties, un aizgāja pats meklēt viesnīcas administratori. Brīvdienā neviens tev neko nebūtu darījis. Nebūtu jau darījis, es jau būtu pretojusies, ja kāds būtu kaut ko darījis. Un tagad, kad mēs brauksim tūlīt augšā uz vārtiņiem, vai ne? Un bļāviens, viņi ir vaļā, bija vaļā. Ja es taisīšu viņus vēlreiz vaļā. Viņi taisās vaļā. Varbūt viņi taisījās vaļā no tā, ka es jau lejā piespiedu. Un izbraucām ārā uz šaurās Bezezejas ielas, jā.
ar kuras var izbraukt arī retrogdaņisku auto. Nu, tur vēžbaļi pūstu. Droši vien. Man jau labāk patīk, kā mans rausīts man ved. Tāds ļoti mierīgs, nebrauc virsū gājējiem, nelamājās. Es jau sen te būtu pateikusi, ko es domāju par to, ko es redzu, bet nedrīkst. Nebūs smuki. Tas aizstumjās atpakaļ. Nu, braucit viņam virsū. Ko tad tur gaidīt? Ja viņš stumjās atpakaļ, tad mēs tik braucam uz priekšu. Izbraucām no Gdaņskas un braucam Sopotas virzienā. Un te ir tāds, smuks tiltiņš. Esam iebraukuši Sopotā, bet kā mēs te skatāmies, pagaidām ielas sliktas, mājas standarta padomju kastītes. Kas tas tur aplīpa tādu? Oi, taču nē, kad jau kaut kas skaistāks tas ir. Prasīja Aldim, kur mums jāiet? Viņš teica, uz priekšu. Un tas nozīmē, ka viņš pats nezina, kur mums ir jāiet. Cik tas smuki sastādīts, satraitnīts, tāds liels zils pleķis zālītē. Tur tālāk liels dzeltens pleķis zālītē. Baigi smuki izskatās. Te nav, te ir dzelteno atraitnīšu pleķis. Ai, un tur tālāk ir raibo atraitnīšu pleķis. Turpat ir jūra. Jūra, mūsējā augstā Baltijas jūra. Sopotas promenāde. Kaut kas līdzīgs jūrmalai, principā. Jo tālāk ejam, jo lielāka rosība. Jo vairāk man liekas, Jo vairāk liekas, ka man gribēsies atūlītās atpakaļ uz Gdaņsku. Uz cik laikam stāvvieta? Līdz 5. Aha. Kociņi beigas pocīgi izskatās. Tagad jau gribētu sumēt, lai viņi jau ir zaļi. Poļi tak ir interesanti. Lai tikt pie jūras ir jāmaksā. Lai tikt uz mola. Ko darīs? Nu maksās, tak ne? Mola kase. Ko tu tik neizdomā? Nu, mums ir biļetīts uz molu. Cik tā maksā tāds prieks? 10 zlati. Tas ir? 2 eirīši. Tas manēja. Katram. Es jau sapratu katram. Ot poļi, ne? Tā, te nu ir tas mols. Ir jau viņš kulturāli ar dēļiem izlikts. Tāds sakopts, sakārtots, smiltis, kurpēs nelien un mutē arī nebirst. Bet nav jau slikt no katra apmeklētāja 2 eiro. Te jau pat var nevis vienkārši uzturēt, bet pat uzpulēt var par to naudiņu. Vēsīgs vējiņš šodien. Gdaņskā bija silti, tur mēs pat bez mētelīšiem, bet te tā gribas ciešāk aizvilkt ciet. Tad tu gribi teikt, šitā laiva ir domāt, lai izmest ārā? Bet es saku, tur nenoturētos. Man izmest. Turētos, acis pār griezus. Es tam arī, kad apstātos tā laiva, tev vajadzētu atkrampēt. Tā ir tā mierīgi tā. Jūriņa. Man patīk pie jūriņas. Jāceļās. Tu taču neesi veca piepe. Nedabūs kafiju, ja necelsies. Jo. Tad ceļos. Uz priekšu. Ar jahtiņas labprāt izbraukt. Savējo. Bet kas man dos jahtu? Patīk jau man tā jūra. Bet klausīties, kā tā viņa te tā čalo. Aizbrauksim uz jūrkām. Jā. Dzīve dzīvojas. Varbūt tagad tomēr tā karuselītī, ko? Nu, izbrauksim ar karuselīti. Tu uz vienu zirgu, es uz otra. Jā, es dzīšos tev pakaļ. Jā! Cik krūti būs.
Šita jau kustība tā kā vasarā uz Jomas ielas. Tā kā mēs baigi esam bijuši, ne? Es kaut kā tā iedomājos. Vai dieniņās. Tas jau tā kā šitas te 100 vasars. Jā. Šķīvi greis. Nu, mājiņu uzcēluši. Tā kā samīcīti izskatās. Nu, iesim vismaz šķībajā mājā kafiju iedzert. Viena augstceltne. Tāda milzīga, kas ir pāri visai pilsētai. Nē, Sopota, nu, paskatīties var, bet, lai es teiktu sajūsmā, Sopota, īsti, laikam nebūs manējā. Atgriežamies Gdaņskā, savā skaistajā Gdaņskā un savā skaistajā rajoniņā no Sētas puses. Tikai šodien jau mums ir pults. Mēs zinām, ka jāmeklē Žapka. Žapka, jā. Ka mūsu vārti ir. Jā. Tā. Es jau spiežu. Ko? Es jau spiežu. Sanāca! Tikai pagaidi, ka nenoroju jumtu tev. Nu jā, un tagad mēs te virpuļosim, kamēr mēs tiksim līdz savai stāvvietai. Nu, es laikam nevarētu šito. To braukšanu uz augšu. Uz tādā tumšā stūrī mums nebija mašīna. Ieslēgsies gaisma. Šodien aizved mans riekstu vīriņus, no kuriem sakar sabijos. Nekas te neslēdzās iekšā. Tie ir skamelā naktī. Nu labi. Kaut kāds sparģelis vazājās. Atkal cilvēku plūsma, normāli. Tagad mēs ejam raitā solī. Mēs gribam apskatīties vietējo lielveikalu. Šis ir Aldim tāds nākamā gribēšana. Pivņica. Nu, protams, pivņica. Man arī jātur līdztais pivņicās. Ko citu lai dara? Vēlreiz skats uz zelta vārtiem, caur kuriem mēs iziesim ārā no Vecpilsētas. Aiziesim apskatīt viņu lielveikalu, kurš skaitās tā kā smukākais lielveikals. Vai mēs kaut ko tur nopirksim, es stipri šaubos. Ja pēc tam mēs iesim uz pivņicu atkal. Vīrs vēlas. Ko darīt? Ja lielveikali gandrīz tā kā spāņu kāpnes, tikai te drīkst sēdēt. Un kas pa lauvas galvu. Un kas tur augšā ir? Tā galā? Nu, no precēm. Neteiksim, ka te kaut kas baigi mūs būtu uzrunājis. Bet veikals kā tāds ir skaists. Uztais augšā tās spīdīgās tās terasu raugiem. Jā, veikals iespaidīgs. Smuks uztaisīts. Smuks uztaisīts. Es vairāk dēļ tā, kāds viņš izskatās. Nevis dēļ tā, ka kaut ko šausmīgi mums vajadzētu obligāti nopirkt. Augšā ļoti smuksās lampas, redzēt, tā kā pudeles ir tāds lāsītas. Nu, neesam mēs lielveikalu cilvēki. Nu, nē. Iesim labāk uz Krogu. Protams, uz Aliņu. Vai dieniņ, cik labs veikals bija. Man veikali nepatīk, bet nu tev viss tik koši, tik raibs, tik smuki dizaini. Galvenais tas krekliņš, ko es tev nopirku. Jā. Ne, cik smuki. Tomēr jau kaut kas mums ir. Nekas jau slikts. Medicīna. Medicīna kom? Atgriežamies atkal savā smukajā Vecpilsētā. Un tagad dodamies uz Krogu. Vakariņās. Ja? Un dodamies atkal alu dzert. Bet alus taču nāk no apiņiem. Rauga, ūdens, tas viss ir veselīgi, iesālt.
Šis taču ir veselīgs. Vitamīns B. Nu jā, vitamīns B. Nu tad ceru, ka tev veiksies. Un ka mēs tiksim Krodziņā pie paša Neptūna. Nu, blakus Neptūna. Tad, kad ir pīvņits, tad vīrs jau man pat nepagaida vairs. Cilvēki ir, dzērāji ir, oficianti nav. Nu, esam dzertuvē, kā Aldis gribēja. Tagad galvenais tikai atrast, ko mēs pie tā dzeramā piekodīsim klāt. Nu, kā tad ir? Būs ko ēst un dzert. Nu, esam kārtējā pivņicā, alus darītavā un alus degustē. Kāds tev ir aliņš? Man ir angļu tipa alus. Angļu tipa, jā? Man ir angļu tipa. Un tu teici, ka... pilzenes tipa. Man ir pilzenes tipa. Un tu teici, ka angļu tipa esot garšīgāks. Bišķi rūgtāks. Nē, mans arī bija rūgts. Jā, ir rūgtāks. Bet, nu, daudz bija otrs rūgtākais. Ar vērmelēm droši vien tu man paņēmi. Nu, ka tur ir stikliņi, tur ir alus, nu, var sakot, alus mucas, kas rūkst. Atnāca mūsu burgerīši, un izskatās jau labi burgerīši. Aldim jau aliņš, kā saka, jau ir iztvaikojis, un pasūtīja nākamo. Tieši tādu pašu pasūtīja. Tas ir labāks nekā manējais. Nu, es arī garšoju. Nu, kāds burgerītis, ko? Labs? Jā? Ir tā kā gaidīja, ja? Jā. Tikpat labs, cik alus. Tās mucas, kur viss tur gatavojās. Nu? Un? Man viena piebilde. Nu, kāda? Un nesauciet to parādīju, kas ir Hesburgerā vai McDonaldā par burgeriem. Oi. Gudrinieks. Dizainis ļoti tāds, nu, feins brūzītis uztaisīts. Nu, un te plokņā var redzēt produkciju. Tieši tas, ko Aldis dzēra uz vietas, nebija. Būs jātur tas, ko es dzēru. Nu ko, laimīgs? Jā, iemājās. Iznācām no alus kroga tieši pie strūklakas. Nevajadzētu pagaršot to ūdeni? Varbūt alus tek? Ko? Ko? Nē? Tik labs nebūs. Domā, nē? Domā, atšķaidīts? Jā, krāsas var redzēt. Bet nu, šis krodziņš bija riktīgi foršs. Ja garšo alus, tad te ir jāatnāk. Un arī burgeri te bija ļoti garšīgi. Ļoti garšīgs krodziņš. Vēl beidzamā nelielā pastaiga pa naksnīgo Gdaņsku, jo Aldis ir paņēmis statīvu un savu smalko aparātu, un tagad mēs taisam mākslas bildes. Vispār šovakar diezgan vēsi. Skatījos, ka rādās +7 grādi, bet ziemeļu vējš. Nu, es gribētu teikt, ka sajūtas ir vēsākas. Bet mēs esam labi nopakojušies un tādā ziņā nav problēma. Pilsēta ir skaista un te varētu staigāt un staigāt. Visi mani apcēla. Nekur tālu nevar aizbraukt, brauksim uz Gdaņsku. Man likās, nu ko tur tai Gdaņskā redzēt? Patiesībā ļoti skaista pilsēta un ļoti daudz, ko te ir redzēt un darīt. Žēl, ka neatstājām gaismiņu, bet mūsu lodziņš ir tieši tur, kur tās trīs svītriņas, tur virs restorāniņa. Nu tā, mūsu vakar pastaiga Gdaņskā būs beigusies. Baigi augsts ir. Nu tā, lielais skatās pulkstenī. Izbraukšanas laiks ir klāt. Šodien ārā tā pūš, ka mums būs labs ceļavējš. Galvenais, lai nav pretvējš. Bet lai ir braukšana pa vējam. Vai nē? Nu jā. Tā ko?
Vajadzētu tā kā iet uz auto. Jā. Nu, re. Lifts mums 2. -2. Lifts no +2. Mums 2 uz -2. Ja tā garāža īstenībā ir tāda, nu, dīvaini tukša. Visu noliek uz to, ka šobrīd ir nesezona. Principā ir tāds baisas tās garāžas ir. Pierod. Nu, ka pierod varbūt neko. Bet man uzreiz tās visas tās filmas, kur uzbrūk garāžās vai tur šaudās vai nezinu ko. Nu, es jau tāds lauka cilvēks. Man vajag manu privāto garāžiņu, sētu. Vēl skats smuko vecpilsētu. Nu, šī ir pilsēta, kurā var tā atgriezties kā viena no ceļojuma tādiem atpūtas punktiem. Tranzīta atpūtas punkts, jā. Var pabaudīt garšīgas vakariņas un pastaigāt. Vecpilsēta, jā. Pilsētu. Nu, negribēju iet šorīt uz žapku pēc maizītēm. Un tagad kā ir? Tagad pusdienas. Ne, tagad brokastu pusdienas. Tagad olas cep, nes cik ilgi jau. Jā, olas šausmīgi ilgi cep. Varbūt tās vien vēl visu ķer. Maizīt, nu tā gribās. Tā gribās. Un šausmīgi ēst gribās ko. Nu, tas laimīgs, beidzot. Jā. 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 Un tad ēdam un laižam. Riktīgi skaisti būvē. Priekšā fotoradars. Kas šī ir pilsēta? Tā, nu, nav vēl tā ilga? Nē, nu nav. Nu, boigi būvējās. Ai, tās smukās pieneņa pļaus atkal atgriežās. Tur jau vairs nebija tik. Bet šī ir tik dzeltens, cik dzeltens. Uzreiz tāds saulains brauciens. Šitajā rajonā baigi tie koki, tie parazītiem pilni. Parazītu augiem. Spēkšņi aizvers kā viņi. Āmuļi. Taču. Baigi pilnē. Pilnīgi tagad tādas bumbiņas izaugušas. Beidzot navigācija izlēma uzvest Aldi uz Bāņā. Juhu! Jā. Pie pašiem suvalkiem. Droši vien, ka tur bija sastrēgumi iepriekš. Pagriezies pa labi. Uzbraucot uz Bāņā, Aldis teica, atpogā man to, kas mani cels spārnos. Red Bull ceļ spārnos. Un tad mēs ātri lešiem pāri. Priekš jāceik viņos iekšā. Garīgi. Jau tālumā redzās Eiropas Savienības zīmīte ar ierakstu Lietuvas Republika. Esam par vienu valstu tuvāk mājām. Pakstu telefonu, paceļ acis, ko es ieraugu pa Bāni. Un pretī brauc mašīna. Saulīt jau lēnām sāk rietēt, bet mums savu mājas ir Rīgas attālumā. Apmēram. 103. Vadīn kāds saulīt skaisti ceļu galā. Tūlīt jau viņi būs zemē. Vairs nespīd tik traki acīs. Tāds pilnmēnes. Nu, tāds pilnmēnes ir. Hei, Latvija atkal mūs negrib ielaist? Nē, Latvija priecājās, tūlīt būs zaļais. Nu, Latvija, nu spied! Ir! Jā, vadakstis! Un Latvija ir! Nu jau gandrīz mājās.
Sliktās mājas, labās mājas, ko? Braucam iekšā. Savā smukajā pilsētā. Pa savu smuko veco tiltu. Navigācija nav melojusi, tā kā solīja. Precīzi ierodamies, jā. 22.48 viņi solīja. Viņi solīja 49. 49, tagad 22.46. Nu, pagaid, mēs jau vēl neesam mājā. Tad tūlītās vēl tā minūte aizies. Nu, 1 minūte es iedzines, jā, nu te vairāk kā 2 minūtes mums nav ko braukt. Bet esam šodienas normu. Jā, nu šitas viņam varbūt jūk ārā tā mašīna. Vai viņš ir ļoti saudzīgs. Tu esi sasniedzis savu galamērķi. Yes! Tas bija labi. Nu, kur tad ir mans maziņais? Kur tad ir mans maziņais? Ko? Jā! Vai tieni cik priecīgs? Vai tieni cik priecīgs?